standarta ielas automašīnām. Un pēc tam autokross, 3 būs autokross. Kas piedalās sacensībās? Vai ir kaut kādas atlases, kas drīkst piedalīties, vai jebkurš? Praktiski mēs esam sadalījuši 5 klasēs sprintu. Ir 2VD priekšpiedziņas klases, 4VD RVD aizmuguras piedziņas, 4VD. Tad viņi maina riepas, liek šipotos virsū, tagad tas daudz iespēju neatstāja, grunts trasa. Tad ir Open klase, 2VD RVD Open. Tad ir 4VD pilnpiedziņa un roāda klase, tur drīkst braukt arī ar sportriepam un šip līdz 2,5 km. 5 klases mums iespējā. Īpaši nosacījumus trāses, ko drīkst, ko nedrīkst? Jāizbrauc ir rotari saucamie, tās ir riepas. Pa katru apgāsto rotaru neaizskar to, ka nokustās, bet pa katru apgāsto rotaru ir 3 sotsekundi. Tās pie laika summējās klāt, un gala rezultātā laiks līdz ar to ir sliktāks. Jāizskar un nogar. Un kā ir ar braucēju, vai piedalās vairāk vietējie braucēji, vai arī no citām pilsētām braucēji? Ir Dundagi, ir Valdemāra pili, ir Kuldīgi, ir Saldus, ir no visas Kurzemes un varbūt kāds vēl arī no, kas ārpus Kurzemes. Es skatos arī no Ventspils ir braucēji. Kā ventspilniekiem iet sacensībās? 4VD klasē tur brauc tādi labi veči, viņi ir pat rallijā brauc, Sandrs Ivans, vienkārši rallijas pa dārgu, laikam, ka viņš pārgājis uz sprinteru. Ventspilnieki normāli. Ugals pagājušreiz ar Žiguli pirmo vietu paņēma RVD klasē aizmuguras piedziņā ar Žiguli. BMW mašīnas, viss tam. Tad vairāk līderis ir tā kā Ugāliek šobrīd, šeit? Pagājušreiz bija šoreiz jāredz atkal kā ir. Jo atšķirībā no 26. janvāra sacensības, tagad ir pavisam cits trases, cits apstākļi. Šodien ir gan dubļi, gan sasalums vietām un arī lēts vietām. Tad galā ir lēts vēl kāds 100 metru. Kā ir ar to trasi? Kas viņi veidojas un cik ilgi ir jau šī trase? Trases veidojas RS, personīgi iniciatīva ir mana. Un loģiski bez palīdzības no atbalstītāju puses un no entuziastu puses to nevarēja izdarīt. Viss praktiski te pastāv uz entuziasmu, vairāk vai mazāk. Ekstrēms sportveids, kā ir ar mašīnu? Žēl, ka lūst vai sitās? Tāpēc jau tā mašīna ir pa iela, viņi nebrauc. Protams, ka lūst visu laiku jātājas, bet tāpēc viss pēc tā mašīna priekš sacensībām. Kā šodien gāja sacensībās? Izskatās, ka vienā klasē ka jābūt pirmajam, bet otrā klasē tur kaut kāds pāris riepas apgāzi, tur nezinu, tad redzēs, jāgaida rezultātu. Lai kā pasaka, netraucē braukā, tomēr dubļi? Īstenībā pa dubļiem tā nebija braukts nekad, bet ir ok, vismaz kaut kāda pieredze. Dēls piedalās šādā ekstrēmā sporta veidā, vai nav baili, kādēļ sāk tieši ar šo sporta veidu nodarboties? Baili arī tik nav, tāpēc, ka vēl drošāk nekā ielas mašīnā drošāk braukt. Pats arī braucat?
braucu, jā. Tā pa braukšanu, tagad vairs nebraucu atkal. Cik gados sāk dēls un dabūt šo sporta veidu? 13 gados bija, ne? 13 gados. Un rezultāts? Nu, bija trešā vieta bija junioru kausā 12 gadā. Kā šodien gāja? Šodien pa sprintu, viņš pagāja trenējies jaunu mašīnu. Tā trenējās. Pēc tam būs pavasars, kad sāksies vasaras sezona, tad viņš uz krosu pāries. Krosus ieskaitē brauks. Nu, es īstenībā skaties, kā teiz brauc un sagribēs arī braukt. Nav grūti, tomēr jaunākais braucējs ar lielajiem braucējiem. Jā, ir grūti. Bet, es nezinu, šitā it kā nav pirmā reize man. Kā šodien gāja, vai nebija kaut kas mašīnai noticies? Nē, nekas nebija, viss labi gāja tā kā gribējies. Labāk nekā iepriekšējā reize gāja. Pirmajā posmā arī piedalījies? Jā. Kā tur gāja? Nu, tur tā, ne tik labi, bet, izbrauc līdz galam. Kāpēc aizrāvies ar šo sporta veidu? Kāpēc tieši šis? Tāpēc, ka patīk. Kāpēc tieši šādu mašīnas izvēle, ko atšķiras no citām? Tieši tavējā. Nezinu, patīk pilnpiedzīmes mašīnas. Vai sanāk arī kādreiz kāda avārija kaut kāda, cikot, piemēram, sasitu mašīnu? Protams, ka sanāk. Nav žēl? Kā var nebūt? Protams, ka ir. Kā šodienas brauciens? Nezinu, švak. Kas tieši traucē? Vajag dubļainā, trases nemāk braukt pa dubļainā. Cik ilgi jau nodarbojas ar šo sporta veidu? Otro sezonu šitā ir, jā. Kāda rezultāti, kā klājas? Pagājuši gadu bija 5. vieta kopvērtējumā, un šogad bija 4. kopvērtējumā. Šī tava mašīna, kādēļ tieši šo izvēlējies? Tikai tāds šitas ielas variants, jo tā jau autokrosa brauc, tā amatieru, kas ir. Šito vienkārši no garāžas izvilku ārā, lai izpriecātos. Kā šodien gāja rezultāts, kāds ir? Nebija nevainas, otra braucienē varēja būt labāk, bet kā viņš bija, tā viņš ir. Konkurence liela? Galvenais konkurents izstājās otrā braucienā. Tā nesanāca viņam tik līdzi. Nē, pasākums jau labs šitas ir, un pagājuši gadu jau šito iesāk arī te ielas mašīnām, bet tā jau pārsvarā pa autokrosu. Šitas tikai tā. Kā ir sniegs nav, tad pa dubļiem jābrauc ir, lai izpriecātos.
Vai tu esi vienīgā meitene, kas nodarbojas ar šo sporta veidu? Nu, vienīgā ne, bet autokrosā jā, vienīgā. Bet šodien arī esi vienīgā, jā? Jā. Cik ilgi jau nodarbojies? Pagājušo gadu sāk janvārī. Kāpēc tieši šī izvēle? Kāpēc tieši tik ekstrēms sporta veids meitenei? Man ļoti iepatikās, mums viens pazīstams ir Ainās Kenigsbergs, kas brauc flafā. Un tad man iepatikās ļoti un gribēju pamēģinājām iepatikās. Tomēr nav bailīgi nodarboties, tomēr ekstrēmi visādi ar gadu. Sāk sist pa sāniem, tad iet drabuļi cauri. Šobrīd arī tikko bija brauciens, kad saskrējās. Kā vispār šodien jūties? Nu tā bišķi sāp kāju, vakar dabūju ilgi pasportot, un tad ir kā iet, bet var paciest. Ko vecāki saka par tavu izvēli? Viņu atbalstu. Skrūvējam visu ģimeni kopā, mašīnu. Tā. Vienīgās sacensības, kurā vispār piedalījies? Es esmu vēl braukus par pašu ziemu, braucu Latvijas sacensībās, Latvijas čempionātā. Kāda rezultāta kopumā par šobrīd? 4. vietu dabūju. Abos divos posmos. Šobrīd tas 5. vietā kopvērtējumā. Kāds prognozes šodienai? Domāju, ka varētu tikt trīniekā, ja pacentīšos. I take care of my own. Torn down words I said, you can't suffocate my spirit. 'Cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never see me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never see the throne. King of my own throne, my own throne. King of my own throne.